Sveicināti pirmajā sērijā no Ievas un Elīnas pusauģu dzīves. Tātad šīs dienas tēma ir skola. Kurš varbūt domājis? Noteikti mēs. Tātad, ko mēs varētu būt vērtēšanas sistēma. Es domāju, ka mums visiem ir kaut kas, ko teikt par šo, ja kas tas ir. Kas tas ir? Mūsu skolā tas mainījās šogad. Cik es saprotu, citās skolās, vismaz mūsu pilsētā tas mainījās jau pagājušajā gadā. Darbos darbs. Pagājušajā gadu konkrētus nevarēja labot, un šogad nevar labot pilnīgi visus. Tik jauki. Ministrija, kas tas ir? Saņemās veči. Saņemās veči. Jums tas ir tad, kad vilciens aizbrauc, tu viņu nokavē un viss. Nākamais nebrauc. Jā. Bet cik es nezinu, kādos pēcras laikos jūs tībai mūsdienās elektroniskiem vilcieniem brauc tā kā. Ne tikai vilcieni, arī pārējie. Es domāju, ka visi varētu pieļaut kļūdas. Es noteikti neesmu sportējis tā viss. Es ienīstu sportu ar visu savu būtību. Bet sportā, piemēram, tas ir viss tūlākais, manuprāt, kas var būt. Jo sports ir ļoti uz sajūtu. Ja es tajā dienā jūtos tā, ka man ir galīgi, es nevaru pats skriet, man vakar ir bijis kaut kas, man kājas sāp, man vakar ir bijis treniņš tā tālāk. Es nevaru paskriet, piemēram, ja mums ir tajā dienā jāskrien. Un tas nekas, ka tu nevari paskriet. Tev ieliek to trīnieku, un tas nekas, ja tu esi labs skrējējs, vienkārši tajā dienā nevar to izdarīt. Tu ieliek to trīnieku un dzīvo to trīnieku. Tas nekas, kas sports ir ļoti uz garu stāvokli. Tas ir vispār. Es saku arī tādas dienas bijuši, ka pirms tev īstienas var sākt to bumbu, uzbrodot tieši tie dienā, tu nemākies. Jā, man arī tā ir bijis. Ir tīri, ka viss tev skatās, ja tev kāds traucē vai kaut ko darīt tādu. Citos priekšmetos ir tas, ka, piemēram, šis ir gada sākuma problēmas. Piemēram, mums ir tā, ka mēs jau esam uzrakstījuši pārpēc darbus, un vēl nav izlacis konsultāciju grafiks. Tātad, loģiski domājot, tu mācies to savu fiziku, ņipu un bumu un tonu. Tu vari konsultēt, ja tu tā nedarīt? Nesadarīt. Bet konsultācija nav. Nav. Un tas nav tā, ka večina aizņems ar. Nav. Tu vari mācies mājās vai nedara neko. Ko tu mājās iemācīties? Es saku tīpaši, es nesapratu tēmu. Un Somā nav grāmatas. Somā LV, nepārpat man jā. Nav. Somā arī nav grāmatas. Ja mums nedod grāmatas mājās. Burtiski, jā. Burtiski nav Somā grāmata. Burtiski gan tā. Jo kas tas ir? Kā es gribu, lai es mājās mācos no kā, lai es mājās mācos no pierakstiem, bet man neiedod stundā. No kā? Skolotājs, kas lasa no PowerPoint. 10 gadu vecas PowerPoint prezentācijas. Mums bija vienreiz tā. Mēs tā kā prasam bioloģijā. Šitas te arī ir jānoraksta. Nē, tas jums nākamgad būs. Es abām klasēm vienu prezentāciju. Es saku, ka viņa vienkārši vairākus gadus jau ir veca, tā kā, ko? Viņa ir vairākus gadus veca, un tur vairākam klasēm vienu. Tas ir reāli trauki. Bet viņām vajag lielāku atalgojumu. Par to, ka viņas lasa PowerPoint prezentācijas. Tā, situācija šāda. Visa klase nesaprot, kas notiek. Kas ir vaļīgs? A. Skolotāju. B. Skolāņu viņi nedzird. C. PowerPoint prezentācija. D. Jā. Skolotājs izvēlas D, jo skolotājs nekad nav vainīgs, mēs esam vainīgi, protams. Bet tā, ka tu nemāki stāstīt. Tas pat nav, tu nemāki mācīt, tu nemāki stāstīt. Kā tu vari stāvēt klases priekšā, ka tu vispār nemāki runāt? Jo man ir viena skolotāja, pie kuras es mācos, un viņa man kaut ko pasaka, rītā skatās acīs, apmēram, es pareizi pateicu. Es nezinu. Vai ne? Viņa tev to māca, tu viņai māca. Pārbaudarbs sistēma vērtēšana ir liela patēra. Izglītības ministrijai tas nerūp. Tad izglītības ministrijai kaut kas ir rūpējis. Es ar ciparām satrētu, ka viņi tos eksāmenus, kas viņiem ir jāpild, nevarētu nolikt. Tas ir vērtīgi.
Nākamā tēma, kur mēs varētu apspriest, kas noteikti arī ļoti daudz aktīviši meitenēm šis varētu aktuāli, ir noteikumi pret tikai mums, kas neatiec nevienu citu, nevienu zēnu, nevienu, tikai pret mums saistībā, piemēram, apģērbu. Apģērbs ir galvenais. Jo tie ir tie dubulti standarti, kas tā kā ikdienā ir. Mēs ņemsim piemērs no mūsu ikdienas dzīves, no mūsu skolas, jo skola varbūt ir citādāk. Tur uzvilkt maiciņu uz lencītēm, jo ārā ir 20 grādi, man ir karsts. Mēs šitā nestaigājam, un tu esi šitādu un tādu, un man ir bijis tā, ka man nāk klāt un aizrāda, un liek justies tā kā tādai naturālai ielas meitenei. Tas ir ļoti pretīgi, un tas nav tā, ka tev skolotājas. You are literally a girl. Why are you hating like a man? Ja, piemēram, mūsu pieredze ļoti bieži bijis tā, kad tie paši maiciņas, kā viņi jāteiks, vai tie paši crop topi, jo tev ir karsti, vai arī tīpaši meitenes to sapratīs. Tu nevari uzvilkt kaut kādu maiku, kur tev ir garās rokas, vai tu neko neredz, un rītīgi jūt bikses klāt. Tev vajag to crop topu, ka tu to nevar darīt. Man liekas, tas vispār, pat ja tev nepārkāpj kā skolas noteikumus un noteikumus, bet mēs neheitojam uz stiliem, by the way, ja? Tev ir kaut kāds ritīgi old stils. Man liekas, ka tur iet klāt. Ir īpaši streetweari, lai kā tu to domā, ka es nevaru. Dievs, un ir girl meitenes, kam ir ritīgi cute fiti ar treniņbiks. Un tu to aizlec. Un es esmu ļoti ņemnos no cilvēka. Jo tā kā pašvarīgi man, visu, ko es daru, ar savu izskatu sev veidu izpaust, tas, kā es martus krāsoju, veidoju, kā es pārtus krāsojos, ko es lauku, tev arī tā nav. Un tu savā veidā sev tā izpaudi vienkārši visiem nagiem. To, kāds tu esi. Tu sev iekšējo stāvokli, jā. Nu, ar visiem nagiem ar visu, un tev kāds vienkārši aizrāda. Nu tā, tu nedrīkst staigāt, tu nedrīkst būt tu. Ko tu māci bērnām? Es saku, tu jaunieci māci. Nē, tu nedrīkst tevi izpaust. Tagad ir tā, kā es to gribu. Tas nespēj dzīve. Bet klases turnās mēs runāsim par to, ka katrs ir atšķirīgs un mēs katru pieņem kā vajag. Un mēs uzvilksim dažādas korpus atbalstīt. Mēs to darām. Mēs uzvilkām dažādas korpus. Man liekas, tā bija ļoti laba akcija. Man liekas, tā bija ļoti laba ideja, jā. Bet tad, kad ir reāli ikdienā kaut kas, tas ir tas, ka mēs runājam par to, bet skolotājs paši to nesaprot. Tad, kad tas ir ikdienas dzīvē, tas ir svešs koncepts. Jā, tā vienkārši nedrīkst darīt. Jā. Presējam tā kā fabrikā visus vienādus, sūtam uz ofisu darbu, un tad brīnājam, es jau neko, bet cik es esmu ievērojis liela daļa pieaugušo ir vienkārši nelaimīgi ar to, ko viņi dara dzīvē. Un man liekas, ka tas ir tas, ka tev bija tie pirmkārt PSRS un pēc tam pēc PSRS laikiem, ka bija tas uzspiestais, tev jābūt šitā un tā tālāk, un ka šobrīd, kad tas valks līdz, tas normāls macēt cilvēku. Tas ir vērtīgi, jā. Bet mums tā ir jādzīvo, ja mēs esam meitenes, vai ne? Naturāli diskriminācija, jo es saku, tas ir tas pirmkārt, ka vispār kaut kas tāds ir, un otrkārt, ka tas ir tieši pret meitenēm, jo tas, ko es gribēju teikt, tu staigāt to lencīti, tev neļauj, bet zēnu sporta stundā var skriet bez krekla, un skolotāji nav nekāda problēma ar to. Un tas ir sporta stundas krotopu, un tas ir tu atsaldēs ienes. Es negribu redzēt vēderiņus. Tas ir kas, ka tev ir karsti, lai vērtīgi nebūtu. Mēs vienreiz piegājām pie zēnu un aizēdījām, tā kā, kāpēc tu staigā bez krekla? Vēderiņi jāapsēc mūsu skolā, mēs tā nestaigājam. Man ir karsti. Un mūsu atbild bija, kā tas rūp? Skolotāji stāv blakus. Rāma vienu vārdu, tā kā... Naturāli. Pēc jau uz otru pusā pagriež. Tu kaut ko teici? Es neko nedzirdu. Vienkārši ignorē pilnībā visu faktu, ka tā ir diskriminācija. Mūsu skola diskriminācijas nav. Vispār Latvijā, tas pat nav Latvijā, tas ir pasaulē. Pamatvērtība, cieņa. Drošība. Es nejūtos droši. Es saku, kur tas ir. Tas ir pārāk smieklīgi.
Tad nākamā tēma būs drumroll, please, drumroll. Tev vajag drumroll taisīt labi. Skolotāju attieksme. Mēs jau par to sākām runāt. Bēdīgi. Mēs esam novērtējuši skolotājus, jo skolotājs ir ļoti, mēs to runāsim, liela daļa bērna dzīvē, vispār izaugsme. Mēs tur skolotāji esi kopš bērnu dārzam, tā skolotāji, kā skolotāji no 1. klases līdz 9. Tad ir vidusskola, un tad ir vēl citai augstu skolu. Skolotāji, man liekas, pamatskolā ir noteikti ļoti liela daļa no bērnu dzīves, un tas noteikti arī daudz ietekmē. Un tad mēs novērtējam, ka jūs esam, mēs jūs mīlam, lai mums reāli nebūtu izglītība bez jums. Tā kā skolotājiem, kas dara savu darbu, saprotams, tas ir grūts darbs. Neviens to nenoliec, bet, jāsavācas, diemžēl, jāsavācas jums ir, mēs jūs vērojam, jo, Dievs, mums ir viena skola. Mūsu kancelus, mūsu skolotājs ienīdīsies šo podcastu atradīs. Tātad veiču, jā, ja klausās ļoti uzmanīgi. Skolotājs. Ir izglītotas būtnes. It kā teorētiski. Ļoti izglītotas būtnes, kas, saprot bērnus, centies. Skolotājs, kas ienīst savu darbu, ir kaut kas cits. Ko vispār bērnus. Vienkārši bērnus. Tā kā viņš attālins darbu, un tu redzi, tā skolotāji vairs negrib būt. Mēs tā negribam būt. Bet tev ir izvēle tā nebūt. Mums nav. Skolotājs, kas nesaprot, ka tev arī ir dzīve ārpus tieši šīm 40 minūtēm. Es sāku vai citas stundas. Vispār nerunā. Oh my god. Tas ir brēdīgi, viņš ir tīpaši tad, kad uzdod kaut kādas mājas darbus nākamo dienu, tāda, kā tev vēl nebūtu vairāk stundu. Es nezinu, vai cikiem jums visiem stundas, bet mums katru dienu līdz 3:10. No 18 līdz 3:10. Un mūsuprāt, tas ir ilgs laiks, cik sēdēt skolā. Un ja jums katrā priekšmetā kaut ko iedod, iemācīties, atcerēties, pierakstīt. Cik mums ir 14 priekšmeti? Mums ir daudz, jā. Un tā katru dienu atkārtojas stundas. Nevar būt, ka tev ir pats pa sevi 14 priekšmeti un vēl mājās ko darīt. Un tas ir tas, man arī privātā dzīve, man arī ir šitas un šitas jādara. Es nevaru izlapot, bet man tas nav. man tas nav. Bet man arī ir ģimene un privātā dzīve, come on. Es saku, un tīpaši tie cilvēki vēl tagad pulciņos. Mēs personīgi pulciņiem. Mēs pārāk krūts priekš pulciņiem. Mēs esam pārāk krūts, jā. Mēs vienkārši esam pārāk krūts. Nehietoties mums. Mēs nehietosim uz jums. Varbūt. Tas ir, jūs varat teiktot, bet mēs tik un tā būsim krūts. Tieši tā. Es saku, ja tīpaši tie cilvēki, kuri kaut kādā 8, 9 mājās, un tā jūs saprot, tīpaši tie, kuriem kaut kāds sports, nezinu, zirbjāšanas, volejbolu, viši tie pārējie dēļas, ļoti daudz ir tie. Un tev vēl ir jāpilda tā čupa vienkārši ar mājas darbu. Vienkārši atver Eklas katalogu un visur ir rakstīts kaut kas. Nedod Dievs jau uz rītdienu vēl pārvaldes darbs. Tas būtu. Es izskaitīju, mums pirmajā semestrī 40 pārvaldes darbi. Vispār atgādināšu, ka pirmais semestris ir no septembra līdz decembrim. Jā. Tie cik mēneši? 4? Jā, 4. Un tas ir. Un vispār mums vienā nedēļā ir jau 6. Tas ir. Jūs saprotat, 6. Nē, man nav privātā dzīve, jo man ir jāgatavojas tiem 6 pārbaudas darbiem. Tas ir bēdīgi. Un tas ir bēdīgi, bet tas ir tas par to, ka tām skolotājiem nerūp. Jo tu esi puslodzis, un viss, ko tu vari darīt dzīvē, ir skaļi apkārt un pīpēt. Man liekas, ka viņas vienkārši nodomā. Es nezinu, ko viņi domā mums. Bet mēs arī esam cilvēki. Ja kāds skolotāji šodien, mēs arī esam cilvēki. Jūs arī esat cilvēki, mēs tam nenoliedzam. Bet kāpēc mums arī būt cilvēkiem? Bērns jāmīl, savs darbs ir jāmīl, ja nestrādājam. Tāda
pēdējā noslēdzošā sadaļa būs, lai mēs tikai neheitotu visu laiku uz skolu un visiem heitosim paši uz sevi. Latvieši! Klases biedri, skolas biedri un mēs paši. Nu, mēs vispār esam ļoti krūti cilvēki, mēs neko sliktu nedaram, nekad. Vispār cilvēks heito. Nesmu klāt. Jā, lūdzu. Vai? Tātad, mēs esam naturāli heiteri. Tieši tā. Nē, viņi dara kaut ko tādu, lai mēs būtu heiteri. Jā, mēs neesam problēma, viņi vispār ir problēma. Bet nu ir jābūt vainīgiem, tas neesam mēs. Tas ir kāds neaudzināts, neizglītots bērns. Ko? Piedodiet, es tiešām neesmu vecāks. Es tev piedodu. Pārmest. Bet kas tā ir par audzi? Kāpēc viņi visi ir tādi? Kā jūs Visi nē. audzinat? Nē, šajā. Meitens arī. Meitens arī, jā. Kā jūs audzinat savus bērnus? Es gribu zināt jūsu audzināšanas metodi. Ja jums tāda nav, daboniet. Daboniet. Es vispār nevaru iztēloties, ka es kā cilvēks ar normāliem vecākiem, es tev mīlu mammu. Šāds mammai, mamma par life's. Ka es varētu izaugt tāda kļūra, kā ir tur. Tas ir pēdīgi. Un tas nav pusauģu vecums. Pusauģu vecums ir, ka tev ir hormoni gaisā, ka tu valdi tur taisi palikt matus, ka tu tur trako, ka tu citreiz pabļauj. Tas, kas notiek ikdienā, nav pusauģu vecums. Vai arī vispār šis, ko novēlu tāds pats pusauģu vecums? Kāpēc pusauģu vecumu novēlu, ka tas būtu kaut kas slikts? Es varu, jā, tu mainies un vispārējais, bet to ietekmē arī cilvēki, kas tev ir apkārt. Daudz. Man liekas, tev vecumā noteikti tas ir tas, kas tev ir apkārt ļoti. Ir īpaši tie visi draugi un vispārie. Vai draugi apkārt būs bišķi, burtiski tādi, Bet ir traki, es nezinu. Vismaz mūsu klasē mēs varam tašni izskaitīt, cik mums tādi ir. Un es domāju, ka viņi katru dienu mēģina izdarīt kaut ko tādu. Viņi varbūt neievēro, ka viņi ir neizglītoti. Tas pat nav par neizglītot. Tā kā man nerūp, kas tev veikls, tā nav man darīšana. Bet kāpēc tu vienkārši esi stulbs? Es šo man mēģināju nelietot. Dzīvē stulbs. Bet jā, tas bija tieši tas, ko es mēģināju pateikt. Cik tev ir jābūt tieši saskatušies pat izlietni, ka tev ir šādi jāuzvedas. Piemēram, šodien viens klases biedrs, ne dzimums, neko nesanāksim, vienkārši klases biedrs, ļoti garš klases biedrs, kuram neredz pāri. Viņam vajag tam klases biedram pirmo tam cilvēkam solu, lai gan viņš es tādā darīšu, bet garākais klasē. Tu nemācies. Tam cilvēkam vajag pirmo solu, un viņam neviens tam cilvēkam neredz pāri. Un tāds, tu vari pabīdīties, tur pārsēsties, tur varbūt sēdēt 2. vai 3. rindā. Arī pēdējā. Šodien naturāls stundas sākumā. Tu neredzi? Jā, es neredzu aiz tevis. Man vienalga. Grrrr, badīji. Es saku reāli badīji jūtas, kamēr tev reāli kaut cilvēks pateica. Un tas cilvēks sēž, un viņš naturāli vienkārši uzstājas. Reāli poza 28. Presveikšu šo demonstrēt. Vecāki lūdzu. Es saku, lūdzu, sāk tādzināt savus bērnus. Saņematies. Vai arī šodien mēs mācāmies kā normāli cilvēki, un šis ir būtiski kā normāli cilvēki. Mums atnāk, tev no galda nevajag, vai ne? Nē, jo tas bija klases biedram pietrūk viens galds, un mums viens bija pa daudz. Tas nav nekas slikts, ka tu paņem galdu, bet tas ir tās komunikācijas prasmes, ka vispār nav iemācītas, ka tu nevari pienākt klāt. Tas lūdzu. Man nav galds, es varu, bet tev nav jāsaka lūdzu, es paņemšu, man nav galds. Ņem galdu, man taču nevajag. Es vienkārši atnāk, cilvēks sēž, izrauj galdu. Es saku, un tur cilvēks sēdēja, kuri tur tā kā to galdu paņēma. Es saku, tā kā atliek to galdu apakaļ, viņš atnāk un norauj otram cilvēkam. Tā kā tev jāpasaka daži vārdi, vai es varu paņemt. Es vienkārši pasaku kaut vai es vienkārši paņemšu, jo man nav. Viss. Lūdzu. Paņem galdu, viss. Bet nē, paņemšu galdu, ešu. What?
Ko jūs darat ar savu dzīvi, lūdzu? Lūdzu, zaņoties, veču, es šo domāju būtiski. Lūdzu, zaņoties. Citiem no jācieš no tā, ka jūs esat atzīstat izlietni. Bet Būtiski, daudz. galvenais ir, ka Ikdienā. jūs neesat atsist pret izlietni. Tieši tā. Turpināt nebūt atsist pret izlietni. Es labi. Ja jūs mums klausīties, jūs visdrīzamāk atcitīsieties, un jūs būsiet normāli, jo mēs esam ļoti normālus. Tieši tā. Mēs esam krūts, un jūs arī būsiet kruķi. Jūs būsiet tikpat krust kā Tieši tā. Mums ir uzsākt bandu, krutuļu banda. Un Jā. mēs tā šo būs kruti. Jā. Tu mums piefalosi, tu esi krutuļu bandā. Krutuļu banda on top. Ja tu vēl nolaikosi, tev vienāks balva vienkārši, jo tas ir krutākais no krutākajiem. Ja tu vēl iekomentē. Tas jau ir maņākīgi ar zemi, bet es dzīvstu. Mūsu reakcija tā būs. Lūdzu. Vismaz vispūra. Un arī. Labi, tad turpināt būt kruti. Tikot mēs. Skaisti kruti. Un tiekamies nākamreiz.